RTV mēs izveidojām vienkārši domu biedru grupu, satiekoties, izrunājot, ko mēs vēlamies redzēt. Un tap šis kanāls bez miljoniem vienkārši idejas vārdā. Paslavējot sevi, protams, ka ja mēs vērtējam tīri Latvijā ražotā satura īpatsvaru programmā, tad RTV patreizējā brīdī ir viens no, teiksim, apjomīgākajiem Latvijas satura ražotājiem, kā televīzijas kanāls. Mums principā katru dienu programmā ienāk 4-5 stundas oriģināla satura. Kanāls no principā interaktīvās televīzijas nišas kanāla ir kļuvis par nacionālā statusa un apraides kanālu. Patreizajā brīdī šogad iegūstot iespējas raidīt bezmaksas ēterā, uzvarot valsts izsludinātajā konkursā, RTV kanāls principā būs redzams ikvienā kabeļtelevīzijā Latvijas teritorijā. Tas nozīmē to, ka mūsu auditorijas pieaugums būs ļoti liels, un tas nozīmē arī to, ka palielināsies arī iespējas mums pelnīt ar reklāmu pārdošanu, jo kanāla finansējuma pamats ir, kā jau normāli komercmēdijiem, tā ir reklāmas pārdošana. Un tas ir, teiksim, mums jauns izaicinājums, kā no vienas reģionālas televīzijas, no pilsētas, kas nav Rīga, var uztapt televīzijas projekts, kurš jau ir, principā, atpazīstams visā Latvijā. Patreizajā brīdī varu teikt, ka panākuma atslēga ir cilvēki, kas šo kanālu veido, gan tīri administratīvi, kas šo kanālu veidojuši, ir izauklējuši un uzveidojuši, gan arī, protams, nenovērtējams ir reģionālo un vietējo televīziju darbs, veidojot ikdienas pārraides. Godīgi sakot, izveidojot RTV, uzstādījums jau nebija kļūt par nacionālas apraides kanālu. Tas bija nišas kanāls ar stabilu zināmu auditoriju, kurš stabili sēdēja Latvtelekom platformās un bija ar garantētu, teiksim, daudzu 10 vai pat 100 tūkstošu auditoriju. Bet tagad, nokļūstot nacionālā apraidē, es nevaru apgalvot, ka kanālam nebūtu jāattīstās, jo tas ir pilnīgi cits uzstādījums. Tas ir pilnīgi citas lietas, ko cilvēki no mums sagaida. Tagad mēs esam par laimi vai diemžēl spiesti mainīties dēļ tā, ka mums ir pilnīgi citi mērķi tagad. Latvija kā valsts ar savu iedzīvotāju skaitu masu mēdīju biznesam principā ir diezgan tāda sarežģīta valsts, jo principā reklāmas apjoms ir, iedzīvotāju skaits sarūk, konkurence savā ziņā pieaug, un konkurence jau pieaug, nav runa tik daudz varbūt par kaut kādu kvalitatīvo nišu, bet runa ir vispār par apjomu. Ja, konkurence pieaug ne uz kvalitātes rēķina, bet uz apjomu rēķina. Un šie ārējie faktori, protams, ir spēt rast finansējumu, noturēt televīzijas kanālu tā, lai ar šo mazo relatīvu reklāmas tirgu viņš spētu piedāvāt tiem skatītājiem, kas mūs skatās, pilnvērtīgu programmas saturu. Protams, mēs orientējamies gan uz reklāmām, gan arī uz Eiropas projektiem un pārrobežu sadarbību, kas mums varbūt ir atšķirīgs no citiem nacionāliem kanāliem, bet jebkurā gadījumā mēs vienmēr meklējam alternatīvus risinājumus, kas varbūt nav pamatā, bet patiesības meklējam, ceļus, kā kanālu varētu uzturēt, kā viņu attīstīt un tam līdzīgi. Mans tāds kā sapnis ir izveidot vienotu Baltijas valstu televīzijas kanālu, kas, protams, prioritāri katrs savā valstī raida savu programmu, bet tāpat laikā aptuveni 20% no kopējās programmas ir, Latvijā, Igaunijas un Lietuvas saturs un līdzīgi arī kaimiņu valstīs. Patreizajā brīdī man motivācija ir tā, ka man šis darbs patīk, tas man sniedz gandarījumu un līdz ar to, tas arī ir galvenais, dēļ kā es to visu daru. Un otra lieta, tas noteikti ir ģimenē ieaudzināts. Ja es jebkādu projektu uzsāku darīt, es nevaru atļauties viņu vienkārši atcelt vai neizdarīt līdz galam. Vienalga, vai tas ir kaut kas sīkums, vai tas ir kaut kāds ļoti globāls mērķis un ej līdz uzvarai. Un parasti arī to mērķi sasniedz. Tas arī ir tas motivators. Viss.